Šajā brīdī mums jau jāsāk, tā kā vairāk pielāgot šī māja tām specifiskajām vajadzībām. Un pirmās mēs izveidosim durvis, kas ir uz konkrētu istabu. Labajā pusē atzīmējam, ka mēs pie iekštelpu durvīm zīmēsim šīs durvis. Un mums no skursteņa ir nepieciešams nomērīt 85 centimetri. Un pēc tiem 85 centimetriem arī būs tādas izejas durvis uz nākamo telpu. Paskatīsimies šeit, labajā pusē atzīmējam 0,85. Tam kubikam nav nozīmes, galvenais, lai viņš ir. Tad, kad mēs atveram tās iekštelpu durvis, mēs paņemam kādu no esošajiem kubiem, kas ir veidojis šos durvi caurumus. Ar Shift un D, palikšu bišķiņu uz atpakaļ, ar Shift un D viņu duplicējam, pārvietojam, nepieciešamības gadījumā mēs viņu sagriežam tā, kā mums viņu vajag, un atkal, protams, iespiežam maģiskās pogas Shift un tabu, izvēloties magnētu, piestiprinam viņu pie zemes, un tad ar tām saīsnēm atkal mēs tā smuki viņu piestiprinam pie tās starpsienes.